Šeit Latgalē ar savu latgalisko spītu cilvēki, ja viņi ķeras kaut kam klāt, tad viņi zina, kāpēc viņi to dara, un tad viņi arī to izdara līdz galam. Respektīvi, pārsteigums ar mažu šaubu mirkli patiesībā tika nodzēsts ar pilnīgu pārliecību, ka viss izdosies. Lūk, šī pieredze uz koncertzāles skatuvēm ir patiešām ļoti interesanti arī publikai. Te mēs noliekam malā varbūt mūsu ēģelniekus kā tos, kas uzstājas, un publikai tāpēc, ka viņi beidzot redz ēģelnieku. Viņi var redzēt, kas tas ir par instrumentu, ko šī instrumenta ir jādara, kā tas izskatās un cik tas ir vai nav iespaidīgi. Es piedaru pie tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka mēs klausamies ne tikai ar ausīm, bet arī ar acīm. Un te es nedomāju to vizuālo efektu, te es drīzāk domāju to, ka vizualizācija mums palīdz arī saprast mūziku labāk. Tieši tāpat kā klausoties operu vai baletu, un tieši tāpat kā arī skatoties diriģentā vai vērojot, kā spēlē orķestrī čelists, es arvien vairāk un spēcīgāk izjūtu caur savu mugurkaulu mūziku. Un es esmu ārkārtīgi laimīga, ka mana trakā, kā man sākotnēji likās ideja par ēģelēm Rēzeknes koncertzālē, tiešām ir vainagojusies panākumiem. Es meklēju labāko no labākā, kas šī jomā ir ražots, jo, protams, nācās arī domāt par līdzekļiem, kas ir iespējams, un arī kas, starp citu, multifunkcionālā zālē, kāda Rēzekne ir ļoti praktisks, jo ēģeles jebkurā brīdī var arī no skatuves nobīdīt. Un ņemot vērā, ka šeit notiek viss iespējamais uz šīs skatuves, tad šis ir arī viens no ļoti labiem praktiskiem risinājumiem. Un es esmu priecīga, ka beidzot ļoti daudzas no idejām, kuras es arī esmu runājis ar daudziem diriģentiem un mūziķu kolektīviem, var tikt un būs realizētas šeit uz šīs skatuves. Droši vien es varētu sevi skaļi nodēt par krustmāti šim ēģelēm, un es varētu šīs ēģeles nosaukt par savu trešo bērnu, jo tā bija mana privāta iniciatīva, man neviens nelūdza, man neviens neaicināja, es pati gāju meklēju. Un pasniedzu šo te rezultātu. Šis bija projekts, kuru es iznēsāju sevī kā bērnu, un es jūtos kā šī